Labdien visiem! Turpinām politiskās sarunas ar Mārupes un Mārupes novada Nacionālās apvienības saraksta līderi Andri Puidi, kurš arī ir Mārupes deputāts. Un viņam šodien kompāniju sastādīja arī uzņēmējs Kaspars Liepiņš Liepa. Cik es saprotu, tas ir saraksta numurs 2, ja? Jā, labdien. Labdien. Kaspars ir mums jau pozicionējās kā viens no saraksta līderiem, tātad sarakstā viņš būs droši vien ar kārtas numuru 2, jo viņš jau ir veicis jau diezgan lielu jau ieguldījumu cīnoties jau pirms vēlēšanām ar dažādu palīdzību, teiksim, piedaloties, un viņš ir pietiekami erudīts jau arī savā ikdienas dzīvē, uzņēmēju darbībā, un tādējādi mēs parādām arī to, ka mums nevajag visur tikai politiku, bet pašvaldība tā ir saimniecība, tas ir saimnieciskums, tā ir pieredze, tas nav politika. Manuprāt, īstenībā tas bija tāds stūrakmenis, tā ir saimnieciskā darbība. Jā, tieši tā. Kaspar, jūs esat uzņēmējs, uzņēmējs no meža nozares. Jā, pareizi? Tieši tā. Un agrāk bija tāds jēdziens, ka māte varone, jūs esat tēvs varonis, jums ir 4 bērni. Jā, laikam jāsaka paldies par komplimentu. Jā, man ir 4 bērni, esmu lepns, esmu latvietis vairākās paudzēs, man ar ģimeniskām vērtībām, un mēs esam lepni, ka mēs dzīvojam tieši Mārupē, Mārupes novadā. Es esmu priecīgs par doto iespēju dot savu ieguldījumu Mārupes novada attīstībā un nākotnē, un viens no stūrakmeņiem tieši arī ir, es domāju, arī Mārupē un visā Latvijā tieši tie ir mūsu bērni. Kaspar, es gribu jums uzreiz tādu uzdot āķīgu jautājumu. Priekš kam, teiksim, veiksmīgam uzņēmējam, priekš kam viņam jāiet politikā? Zināt, kā ar šo jautājumu es esmu saskāries pēdējās nedēļās vairāk kārt, gan no apkārtējo vidas, gan arī no ģimenes locekļu vidas, bet es gribētu atbildēt uz šo jautājumu ļoti vienkārši. Ir daudzi tie saucamie dīvāni eksperti, kas sēž mājā un kritizē visu. Tie kuplā skaitā. Jā, un neslēpšu arī varbūt kaut kādā brīdī es tāds biju. Un tad tu vienā brīdī saproti, ja tu gribi kaut ko panākt, kaut ko pamainīt, tad tas viss ir tavās rokās, zināmā mērā. Cik es saprotu, priekš jums tas ir tāds jauns izaicinājums, jā? Tieši tā, jā, tieši. Un kā mājās, kā ģimene uztvēr to? Ļoti pozitīvi. Ļoti pozitīvi, jo mēs visi ģimenē esam vienoti. Protams, neslēpšies, pakonsultējos ar ģimenes locekļiem, pirms pieņēmu šo lēmumu, un visi mani atbalstīja. Jā, es varu pateikt tikai, ka jums tā ir tāda bezmaz vai ideāla situācija, kad ģimene atbalsta. Jo pārsvarā jau otrās puses sāk uzreiz kliegt, priekš kam tas tev ir vajadzīgs? Tev tagad ķengās pa visām malām. Tev tagad būs tādas un tādas problēmas, vai ne, Andri? Es kaut ko nepareizi saku? Jā, veidojot sarakstu, aicinot cilvēkus piedalīties sarakstā, es esmu uzrunājis virkne pazīstam uzņēmēji ne tikai Mārupes novadā, bet visā Latvijā atpazīstam uzņēmēji, cienījamus cilvēkus. Un neticēsiet, gribētu teikt, lielākā daļa, gandrīz visi teica sākotnēji jā. Un tajā momentā, ka paiet nakts vai nedēļa vai 2, lielākā daļa uzņēmēji saka, es tā padomāju, priekš kam man to vajag. Un tur ir dažādi iemesli. Vissvarīgākais ir tas, ka politika ir devalvēta, ka negrib būt apķēpāts un smērēties. Otra pozīcija, ka negrib parādīt savu apakšveļu, tā teikt, ko ir sapelnījis, jo būs deklarācijas jāpilda. Jā.
Un visi šie faktori kopā, un tad mēs vēl pārunājam otrā kārtā, vai tiešām, ko tad mēs gribam, lai ir cilvēki bez pieredzes pie teikšanas, vai tā teikt, tie, kuriem nav ko darīt dzīvē. Un jā, es saprotu, bet diemžēl, citreiz, un tādas ir tās svarīgākās atrunas. Bet tas netraucēja mums izveidot, kā jau es iepriekš teicu, lielisku komandu, lielisku kolektīvu. Saraksts ir pilns. Mums ir visdažādāko profesiju, speciālistu, erudīti cilvēki, sākot ar uzņēmēju, beidzot ar sportistiem un kultūras darbiniekiem un izglītības darbiniekiem. Man tagad jautājums atkal Kasparam. Jūs nebaidieties no šitā visu, ko Jānis minēja? Ko Andris minēja, atvainojos? Jā, ziniet, kā es varu vilkt paralēlus ar savu ikdienu. Un, kā jau arī jūs minējāt, es pārstāvu meža nozaru, un šobrīd meža nozara tiek cilāta un vārtīta dažādos aspektos, un pietiekami daudz tiek arī, atļaušos teikt, samazgas reizēm lietas pāri, un ar to arī neslēpšu es saskaros, un no to absolūti nav ne bailes, nekā savādāk. Un no otras puses man nav ko slēpt. Es esmu, vēlreiz atkārtošos, godīgs latvietis ar ģimeniskām vērtībām, un viss, kas ir man dzīvē sasniegts, tas ir godīgā ceļā, un man nebiedē, kā Andris teica, deklarācijas vai parādīt savu apakšveļu, ja to vajag. Jā, mēs zinām, ka vienam politiķim no Daugavpils viņam sāk skaitīt, kādā apakšveļā viņš staigā, kādas firmas un kāds viņam ir pulkstens un kāda viņam ir virsjaka. Vai tā ir īstenībā tā ir normāla situācija vai nē, kad pārsvarā visus kandidātus, kuri ir bīstami priekš konkurences, viņus visus, kaut kādus skeletus vēl kā ārā no skapiem, aplējā ar samazgām, kā Andris jau teica. Tā ir normāla situācija. Tā ir normāla politiskā cīņa? Es domāju, ka tā tieši noteikti nav normāla politiskā cīņa. Tas, kad politika ir politika un tā, kā ir smējušies politikā, visi līdzekļi ir noderīgi. Ziniet, ja to spēku, enerģiju veltītu tam, lai tiešām darītu lietas labākas tieši savā pilsētā, novadā, savā teritorijā, droši vien, kad visiem būtu no tā labāk un tas būtu tas pareizais. Zin kā, negribās tagad sākt baušļus citēt, bet no sērijas, domāju, ka cilvēkiem vajadzētu tiešām aizdomāties, kā kolēģis minēja, divāni eksperti. Ļoti daudz man pat viens otrs pat arī uzrakstīja atpakaļ, kad es labāk sēdēšu divānā no malas konsultēšu vai lamāšu tos deputātus. Tā ir vieglāk. Nenoliedzami, tā ir vieglāk, jo saprotiet, cilvēks jau piekrītot sarakstā, viņš ir noteikti soli vai galvstiesa augstāks manās acīs, un es domāju, arī viņš ātrāk vai vēlāk to sapratīs, jo viņš ir gatavs ziedot savu laiku, viņš ir gatavs ziedot savu enerģiju, viņš ir gatavs kaut ko ziedot, jo tas ir pilnīgais stereotips tur, tiek pašvaldībā, lai kaut ko ēstu, vai, nezinu, siles. Kā saka, pie siles, jā. Jā, šis viss teksts ir... Te tā sila nav tik liela? Nē, es 12 gadus esot novadā, sili neesmu redzējis, jā. Un, ja kāds būtu redzējis pie mūsu aktīvās opozīcijas darbības, mums ir tik daudz iestādes, kas to nekavējoties novērstu, jā. Mums, teiksim tā, mēru tiesā par to, ka viņš prēmiju ir izmaksājis, jā, no iepriekšējā sasaukuma babītē strādādams. Tā kā faktiski, protams, var atrast, domāt, bet man galvenā problēma šķiet tieši saimnieciskums, jo nav runa ne par kādu korupciju, ne ņemšanu, ne kukuļu ņemšanu, bet runa ir par to, vai tu to vari izdarīt labāk, lētāk, vai kvalitatīvāk, vai ilgtermiņā. Un vai tiešām tā ir prioritāte vai cita? Manuprāt, tie ir absolūti svarīgākie jautājumi šobrīd. Andri, man būs tev viens jautājums un viens jums, Kaspar. Teiksim, jums par to uzņēmēju vidu, kāda viņi ir Mārupē, jūs prāt, kā uzņēmējs, kurš turpina strādāt, kurš turpina darboties. Un tev atkal, Andri, man ir jautājums, kā ir ar birokrātiju Mārupē un novadā?
Man pirmam tomēr, ja. Es nezinu, kā jūs, jo te divi jautājumi, viņi ļoti cieši saskarās, manuprāt. Principā, ilgtermiņā ir dzirdēts par Mārupes novadu pat pozitīvākas lietas kā vidēji Latvijā. Tostarp arī iepriekš uzņēmēji ir teikuši, ar galvaspilsētu, protams, salīdzinot, ka pie mums saskaņot procesus ir reiz 4-5 ātrāk un slavinājuši, pēc tam, protams, paiet laiks. Katrs kaut kur grib kaut kādu spēli, kādu viltību izspēlēt, un tad saskarās ar to, kad saka, ka nebūs tik vienkārši, jo vienreiz no sērijas pielaidīgi, un tagad nebūs tik vienkārši. Un teiksim tā, koks no diviem galiem. Es uzskatu, ka birokrātija mums ir stipri mazāka kā vidēji citur, bet kaut kāda mērena viņa ir pieļaujama, jo tai pašā laikā nevar atļaut darīt jebko, jebkad un jebkuru. Nē, visatļautība tā nav tā lieta, par kuru mēs runājam. Tas nav, stāsts ir ne par to, bet tagad paklausīsimies, ko Kaspars pateiks par to uzņēmēju vidi. Par uzņēmēju vidi runājot Mārupē, tad man liekas, ka mūsu gan, teiksim, tāds trumps un varbūt arī zināmā mērā ir arī kaut kāds, varbūt šķērslis, ir tas geogrāfiskais izvietojums, ka mēs esam tik tuvu Rīgai. Principā mēs esam geogrāfiski Jūs esat Rīgā iekšā? Jā, tieši tā. Ja cilvēks brauc pa Kantoru ielu, tad bieži vien nevar saprast, vai viņš atrodas Rīgā vai jau ir iebraucis Mārupē. Spriežot pēc Saurupmājām un villām, es domāju, ka viņš tomēr atrodas Mārupē. Jā, un bieži vien tas uzskats varbūt tās ir maldīgs, ka Mārupa ir tā kā Rīgas guļamrajons. Bet tā nav tas Beverly Hills, ne? Es domāju, nē, ņemot vērā, kad ir ļoti lielas arī pēdējā laikā, teiksim, iestrādes, kad attīstās gan tie paši industriālie parki Mārupē un nāk iekšā jauni uzņēmēji, gan arī būtisks aspekts, kad mums ir Rīgas lidosta, praktiski ir soļu attālumā, un es domāju, tā uzņēmēja darbības vide ir ar potenciālu attīstīties un attīstīties. Cits jautājums, cik viņš šobrīd tiek atbalstīta vai neatbalstīta no esošās valdības spēka, bet kopumā potenciāls Mārupē uzņēmēju darbībā ir, manuprāt, ļoti milzīgs. Tātad no jūsu vārdiem spriežot, tomēr Mārupes gan pagasts, gan novads, atvainojos, ja? gan Mārupes pašvaldība to uzņēmēju tomēr cenšas atbalstīt. Tā laba vide uzņēmējiem, ja? Tur droši vien varbūt tās vairāk varētu Andris palīdzēt, kā esošais domas deputāts. Mans biznes šobrīd tiešais biznes nav tiešā saskarsmē ar Mārupi. Aha, skaidrs. Tad lūksim, lai tad Andris atbild. Jā, uzņēmēju darbības vide novadā ir primāri faktiski infrastruktūra. Ko citu novads var dot, teiksim, tā ir geogrāfiska atkal vieta, tā ir infrastruktūra, tas ir pievadu ceļi, ja tas ir nepieciešams, ja nav izbūvēti, jo tā ir vēsturiska problēma, ka bija kartupeļu lauki, ceļi nav iezīmēti, uzņēmējs nopērk īpašumu, un viņam caur 2 citiem kaimiņu īpašumiem jāpiekļūst, un jautājums, vai tas ir detāli plānojumā vai nav, vai ir tagad prasība atkal pienākums vienoties ar kaimiņiem, kas nevienmēr ir vienkārši risinājums. Tas nav viegls moments. Tad ir nākamais, ja viņš grib ražotni, vai tur būs pašvaldības ūdens vai vilks pats, vai centrālā kanalizācija ir vai nē. Mārupa iet uz to ilgstoši, lai centrālā kanalizācija būtu visur iespējami ierīkota. Bet, protams, kad rūpnieciskās vai tehniskās teritorijās, kas ir noliktām ražotnēm paredzētas, ne visur ir iespējams pievilkt kanalizāciju. Un tā ir atkal tā lieta, par ko nav saulaicīgi domāts, par ko ir jādomā. Par uzņēmējiem, teiksim, pirms gadiem 10 Mārupē ceļmalās netika notirgotas zemes kā pīrādziņi, tikai viena iemesla pēc. Jūs to nezināsiet droši vien. Tā nebija pieejama elektrība. Tātad ilgstoši
pirms gadiem 10, 20 gadu garumā trūka elektrojaudas. Mārupe attīstījās, jā, privāti mājas. Es pat nezinu, kāpēc, jo kolhozs likvidējās, tur elektrības patēriņi bija milzīgi, tur gan tiem saldētavām, gan ražotnēm. Bet, respektīvi, trūka elektrība. Un daži uzņēmēji, pat, kas ienāca vēsturiski Mārupē, bija spiesti vilkt no Ziepniekalna pieslēgumu par, 500 000, toreiz runāja latiem. Šobrīd tā problēma jau turpat 10 gadus jau kā ir atrisināta. Mums ir apakšstacija uzbūvēta, protams, lidostas mērķiem, un es saprotu, ka tā jauda mums ir tik daudz, kad vēl pusi vai visu tādu Mārupi varētu šobrīd apgādāt ar elektroenerģiju. Tāds mazs sīkums nospēlē globāli uz attīstību un tieši uzņēmēju darbību. Un tas, es domāju, bija viens no iemesliem, kāpēc bija kaut kāds periods, kad citās Pierīgas novados vairāk attīstījās ražotāji un šāda veida uzņēmēju darbība. Savukārt pēdējos gados mums ne tikai mājas, arī noliktavas, ražotnes, augkasēnes, ja jūs esat redzējuši. Ja? Un par to ir arī prieks, jo tās ir darba vietas. Ja tie ir vietējie nodokļu maksātāji, iedzīvotāji, tad tie ir vienlaikus nodokļu maksātāji novadam. Vai jums ir arī tāda kaut kāda atbalsta programma, tāda, piemēram, tā kā Jūrmalā, ka viņi iedzīvotāji savus atbalstu uz nekustamā īpašuma nodokļu? Par nekustamā īpašuma nodokli tā ir atsevišķa tēma. Uzņēmējus mēs nevaram atbalstīt. Tātad likums paredz savu nodokļu likmi atbilstoši kadastrālām vērtībām, un pašvaldība drīkst noteikt, kurām iedzīvotāju grupām ar saistošiem noteikumiem, piemēram, atlaidi līdz pat 90%. Un par uzņēmējiem tādas sarunas vispār nav? Par uzņēmējiem tādas sarunas nav, to var skatīt. Tādas sarunas mums ir visdažādākām iedzīvotāju grupām, sākot ar maznodrošinātajiem, vientuļiem pensionāriem, daudzbērnu ģimenēm. Arī šeit es jūtu, varētu papildināt ne tikai 3 bērni, bet arī 2 bērni, un kur ir tā robeža un tam līdzīgi. Bet, lai tajā sarunā mēs neaizietu pārāk tālu, es pateikšu īsi un kodolīgi, es esmu vairāk kārt aicinājis kolēģus arī iepriekšējos sasaukumos. Arī tagad es ceru, ka mēs to arī ierakstījām programmā, lai gan tā programma īsa un kā mēs smējamies, konkurenti tikai lasa, bet es varu skaidri un gaiši pateikt, ka es esmu vairāk kārt, vismaz reizes 7 rosinājis un turpināšu pie tā strādāt, lai atbrīvotu maksimāli, tas ir 90% apmērā, visus Mārupes iedzīvotājus, kur ar ģimenēm dzīvo kā vienīgā prioritārā mājoklī. Tūlīt pateikšu, kāpēc. Tas ļoti labs plāns, starp citu. Lai cilvēki uz to arī, kā teikt, reaģētu pozitīvi. Mēs nevaram atbrīvot, kā es teicu, 100%, jo likums paredz, un mēs nevaram pārkāpt likumu, bet likums atļauj līdz 90% atvieglojumu piemērot. Es labprāt pateiktu skaidri un gaiši, kad nekustamais īpašums kā vienīgais prioritārais mājoklis, kurā dzīvo. Pēc tam tev var būt 2., 3. īpašums vai 7 zemes gabali, tie maksā nodokli, bet prioritārais, kurā dzīvo ģimene, nedrīkst, jo augstākā spēka normatīvais akts ir Satversme mūsu republikā. Satversme, ko pasaka tiesības uz dzīvību un mājokli, ja? Un ja ir augstāka spēka normatīvas uz tiesības uz mājokli, tad mums beigās par to pašu nodokļu saulaicīgu nenomaksāšanu var vērst bezstrīdus piedziņu un iedot tiesu izpildītājiem pārdot izsolē īpašumu. Tas notiek 3 mēnešu laikā. Tātad tu nesamaksāji 500 vai 1000 eiro tavu īpašumu, kā tas vispār korelē ar augstāku spēku normatīvu aktu. Tā kā es uzskatu, ka prioritārais mājoklis nedrīkst būt aplikts, un tad ir virkne ekonomisko faktoru, ko es kolēģiem detalizēti skaidroju, imitēju darbu, kas sagādās man atskaites, un pusgadu laikā nekas nav noticis. Proti, es saku, mēs oficiāli izsludinām, pasakām, nekautrējoties pat vairāk kā Jūrmals, un pasakām, ka mēs atbrīvosim visus no prioritārā 90% apmērā,
Un iedomājieties, ja cilvēks, viens vīrs vai sieva no ģimenes locekļiem vidēji tikai 10% gadījumu, kuri nav deklarēti, piedeklarēsies šeit. Cilvēka sociālais nodoklis, iedzīvotāja sociālais nodoklis ir daudzkārt lielāks par šī nekustamā īpašuma apmēru, nekustamā īpašuma nodokļa apmēru. Un matemātiski mēs pat būtu ieguvēji pie šāda, varbūt, negribu teikt viltus, bet teiksim, tāda pretīm nākšanas un draudzīgas un loģiskas pieejas šajā jautājumā, kad liktu sajusties cilvēkam kā patriotam, noderīgam, un viņš vienlaikus tiesīgs saņemt uzreiz visas privileģijas, gan izglītību, gan pulciņus, gan pa izglītības parunāsim, jo mums sēž 4 bērnu tēvs, un viņam būs jautājumi, bet es gribu pabeigt šo uzņēmēju tēmu. Jūsu teritorijā atrodas otrais skandalozais objekts valstī, kas ir saistīts ar uzņēmēju darbību. Var parādīt šitā, var tiešā tekstā pateikt uzņēmēju darbu. Tas es runāju par Rail Baltica. Mārupieši bija priecīgi, ka tas projekts gāja caur viņiem. Mēs runājam par Air Baltica vai Rail Baltica? Rail Baltica, pardon. Jā. Bet es pateiktu, ka lielas atšķirības starp šiem diviem jēdzieniem nav. Viens ir liela, pūsls uzpūst, gan tāpatās arī otrs. Par Rail Baltica runājot, jūs varat YouTube arī starp citu pameklēt Rail Baltica sēde vai sapulce vai apspriedi Mārupas novadā, kas bija aptuveni pirms 10 gadiem. Tur ir ieraksts. Mārupe tobrīd bija aktīvākais novads no visas Latvijas pret šo projektu. Un jāsaka, tādu solidaritāti es iepriekš nebiju piedzīvojis, jebkurš iedzīvotājs, jebkurš darbinieks, jebkurš priekšnieks, jurists, ekonomists cēlās kājās iebilda par norisi, par faktu, un gan arī katrs otrais teica, kāds ir ekonomiskais pamatojums jautājumu. Tas bija pirms 10 vai 11, 12 gadiem. Un atkal tas pats stāsts. Paiet 10 gadi, mēs redzam, ka Rīgā un citviet Latvijā par to skaļi sāk runāt. Kur jūs bijāt vecīši pirms 10 gadiem? Kāpēc 10 gadu laikā joprojām neviens to ekonomisko pamatojumu neredz? Mums ir virkni normatīvi akti, kas uzliek par pienākumu uzņēmējiem, tur nekavējoties reaģēt, ja ir maksāt nespējas pazīmes. Kāpēc šeit tas viss ir piedodams? Kāpēc arī Air Baltica tas ir piedodams? Tas ir liels noslēpums. Ja? Kā tur bija tajā pasaciņā, kur ejam mēs ar Sirvēnu, ir milzīgs noslēpums. Ja? Bet es gribētu, Kaspars jau galīgi noskums, skatos mūsu diskusijā klausoties. Lai pielikt punktu šim, tur kaut kas notiek vispār vai nenotiek? Jo cik es braucu uz lidostu, gan tur pavadīt, gan pats lidoju iekšā ārā, tur tā būda, kā stāvēja, tā viņa arī stāv, tur nekas nenotiek. Nē, tur kaut kādu, to pāļu, tādu baškā pāļu, par kuriem vienu pāli runā Daugavā, joprojām tiek būvēti un tie ceļi pārlikti. Un manuprāt, tie projekti ir sadalīti pa kārtām, ja es tā pareizi saprotu, tas ir tikai un vienīgi lidostas kompetencē esoša sadaļa, tur priekšplāns un Rīgā tā ir Rīgas sadaļa, un kaut kur tā ir stacijas sadaļa, un kaut kur viņi to naudu ir raduši, kurš par to atbild, joprojām neviens pat ministrs nezina. Tā mēs dzīvojam. Bet tas ir interesanti, ne? Es pat negribu teikt, ka interesanti. Jā, tas ir ļoti interesanti. Nebūtu pat juridiski tam komentāru.